Sveicināti, cienījamie skatītāji, sveicināti, radioklausītāji. Mēs atkal esam priecīgi būt kopā ar jums mūsu ciklā, kas veltīts Jēzus līdzībām. Un šis jau ir 26. raidījums, ko mēs esam pavadījuši pētot un lasot Dieva vārdu, evaņģēlija tekstu un Jēzus Kristus šīs neparastās līdzības. Šajā reizē esmu priecīgs, kā ar mums kopā studijā, kā vienmēr, ir mūsu raidījuma mācītājs Uldis Liepiņš. Prieks tikties. Un šodien mums ir arī viesis, arī mācītājs Aldis Zēmele. Sveicināti. Mani sauc Ģirds Rozners. Jā, šajā reizē mēs aizsākam tādu nelielu ciklu ciklā. Mēs veltīsim tagad 2 raidījumus līdzībai, divām līdzībām, kuras izskatās ļoti līdzīgas, jo ir uzrakstīti katra savā evaņģēlijā un it kā tematiski runā par vienu un to pašu, un tomēr arī ļoti atšķirīgas. Un tāpēc mēs nolēmām veidot kā 2 raidījumus, lai kaut kādā veidā varbūt saskatītu tās atšķirības, un varbūt katrā no šīm līdzības atšķirībām arī mēs atradīsim kādu jaunu skatījumu un atziņu. Runa šajā reizē tātad ir par Lūkas evaņģēliju 19. nodaļā uzrakstīto līdzību, un tur no 11. panta es lūkšu Aldim nolasīt šo līdzību. Viņiem klausoties, viņš stāstīja vēl vienu līdzību, tādēļ, ka viņš bija jau tuvu Jeruzālemē, un viņi domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tad viņš stāstīja, kāds dižciltīgs cilvēks aizceļoja uz tālu zemi, lai saņemtu ķēniņu varu, un tad atgrieztos. Sasauc 10 savus kalpus, viņš iedeva tiem 10 naudas gabalus un sacīja tiem: saimniekojiet, kamēr es pārnāku. Līdzpilsoņi viņu neieredzēja un sūtīja nopakaļ sūtņus, likdams sacīt: mēs negribam, ka viņš valdītu pār mums. Kļūs par ķēniņu, viņš atgriezās un lika sasaukt kalpus, kuriem bija iedevis naudu, lai uzzinātu, ko tie bija nopelnījuši. Pirmais kalps ieradās, teikdams: kungs, tavs naudas gabals nopelnījis 10-kārt. Tā viņš sacīja: lieliski, krietnais kalp, tu esi bijis uzticams mazās lietās, tad valdi pār 10 pilsētām. Tad nāca otrais, sacīdams: tavs naudas gabals, kungs, nopelnījis 5-kārt. Un tam viņš sacīja: valdi tu pār 5 pilsētām. Tad nāca vēl cits kalps, sacīdams: kungs, redzi, tavs naudas gabals, ko turēji noglabāts sviedrautā. Es baidījos no tevis, jo tu esi bargs vīrs. Tu ņem, ko neesi nolicis, un pļauj, ko neesi sējis. Tam viņš sacīja: pēc taviem paša vārdiem es tevi tiesāšu, nelietīgais kalps. Tu zināji, ka es esmu bargs cilvēks, un ka es ņemu, ko neesmu nolicis, un pļauju, ko neesmu sējis. Kādēļ tad tu nedevi manu naudu augļotājiem? Pārnācis es to atgūt ar peļņu. Un tiem klātesošajiem viņš sacīja: atņemiet viņam šo naudas gabalu un atdodiet tam, kam ir 10. Un tie sacīja viņam: kungs, viņam jau ir 10. Un es jums saku, ikvienam, kam ir, tiks dots, bet kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet mans ienaidnieks, kur negribēja, ka es valdītu pār tiem, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Jā, atkal līdzība ar ļoti dramatiskām beigām. Bet sāksim varbūt ar pašu sākumu. Te ir šie vārdi, ka viņš ir tuvu Jeruzālemei un viņi domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Jāsaka tā, ka evaņģēlija teksti tieši Lūkas, Marka un Mateja ir šādi veidoti, ka daļa no šī evaņģēlija ir Jēzus kalpošana Galilejā, un tad ir atkal cita daļa, kas ir viņa došanās uz Jeruzālemi un ciešanas. Un tādā ziņā, protams, mēs atrodamies evaņģēlijā jau tajā daļā, kur notiek tāda Kristus ciešana, ēnā varētu teikt, ka tas tiešām šis notikums Jeruzālemē tuvojas, un kaut kur jau viņiem tās aizdomas varbūt pat ir patiesas, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tūlīt mēs redzēsim, kāda ir Dieva valstība, tikai ne tāda, kāda varbūt mēs to esam iedomājušies. Bet tātad viņš stāsta šādā situācijā līdzību. Un mēs redzam, ka te ir atkal personas, un ļoti tāda daudzveidīga šī līdzība ir.
Un skaidrs ir tas, ka līdzībās ir kaut kādas garīgas patiesības ieliktas iekšā. Un šeit tā tad ir runa par dišciltīgu vīru, kurš dodas prom, lai tiktu iecelts par ķēniņu. Un tad viņš atkal atgriežas un notiek šīs te sarunas ar kalpiem. Nu, kā mēs varētu tagad uzreiz ķerties klāt pie šīs līdzīgas skaidrošanas vai interpretēšanas? Ja? Kā mēs varētu skaidrot, kas tie ir par notikumiem, par ko Jēzus šeit runā? Kas ir šis dišciltīgais vīrs, uz kuriem viņš dodas, kad viņš atgriežas? Un kas ir šie cilvēki, ar kuriem viņam ir tur tāda vienošanās un pēc tam arī rēķinu kārtošana? Kā jūs to skaidrotu? Nu, kas tev valdi sanāca skatoties šeit un pat lasot šeit? Mēs jau, kā jau tad ir teicis, kad viss ir gaidās, ja? Tūlīt tās Jeruzalemē Jēzus iejās, ieradīsies un nu, kādā veidā vai politiski vai kā savādāk viņš nodibinās savu valstību, savedīs kārtībā viss, kas notiek, būs kaut kas liels un nozīmīgs. Jā, tieši tā. Un ja es te skaidri pasaku, nekas tāds nebūs tagad. Ja? Nekas, jūs esat kaut ko iedomājušies, ja? Kad būs valstības nodibināšana. Ja es saku nekā, tagad prom. Nē, jā, tagad nē. Kā šis ķēniņš, ja, ka viņam devās prom. Jums vēl jāstrādā. Jā, jums būs vēl jāstrādā, jādara savu pienākumu, savu darbi, jāpilda savi uzticētie dažādi šie darbi, jā. Bet ja šeit pasaka nē, kad ir vēl laiks, jā, kurā ir jādarbojas. Tātad šis dišciltīgais vīrs, mēs varam saprast, ir Jēzus ar sevi. Tā kā salīdzina, ka jā, viņš ir tāds. Tieši tā. Jo, ja mēs tā raugamies Bībelē, tad arī mēs redzam, ka Jēzus tiek sauc arī par Dāvida dēlu. Un tas jau arī aprāda to šo ķēnišķīgo. Jā, nu šeit ir tā detaļa, ka viņu cels pa ķēniņu, vai ne? Tā tad viņš būs ļoti dišciltīgs. Viņš ir jau dišciltīgs. Jā. Viņam tikai jāsaņem ir tā vara, autoritāte, jā, pilnīgā mērā. Nu, tie kalpi tur parādās. Tie arī ir interesanti, jā, personāži. Ļoti svētīgi tomēr klausīties Dieva vārdu, ka tas skan. Un es klausījos Alva lasījumu. Un iekšēji ļoti pateicos Dievam par šo līdzību. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši ar debesu valstību un debesu valstības iestāšanos un tur, kur nāk tas moments, kad Dievs atnāks un pa Kristus otru atnākšanu tieši, ka viņš atnāks, nu, tad te viss būs kārtībā. Kristus iebilst pret šādu varbūt skatījumu un arī palīdz nevilties. Jo mums ir bijuši laika gaitā pa šiem 2000 dažādi veidi tādi pacēlumi un pārliecība, ka debesu valstība tūdaļ būs. Nu, kaut vai tie bija 1. gadsimti jau, pēc tam bija milēnijums, 1000 gadu, mēs baznīcas vēsturē skatāmies, kādi pacēlumi, kādas idejas bija, ka tagad tas ir klāt. Tad nākošā 1000 gadu. Un pavisam nesen arī ik pa brīdīm, taču tepat pirms pāris gadiem Amerikā bija aprēķināts, ka tad būs Kristus nāks, un tagad Kristus stājās pretī šāda veida priekšstatiem. Pirmkārt, viņa celšana par ķēniņu nenotiks šeit. Tas notiks tur, kur viņš aizceļo. Tas ir tāda interesanta nianse. Un viņš ierodās tā, ka te viss notiek, ka tie, kas ir viņa kalpi, tie darbojās, un arī te tā iezīmējās, ka Dievs neļaujās apsmieties, katrs arī atbild par sevīm, kā īsti ir. Tas ir atsevišķs, bet Lukas evaņģēlijā iezīmējas tāda sazvērstības grupa, kuri jau steigšas pēc viņa aiziešanas, jau sūta tur. Jā, 14. pāns. Jā, jocīgi, ne? Mēs negribam, ka viņš par mums vēl. Jā, tāpat klaigāšana, kas bija Pilātam, ka viņš piedāvāja Barabu vai Jēzu, mēs negribam, mums viens ķēzars, mēs
Tā kā šeit es atrodu atbildi visiem debesu valstības gaidītājiem, sadzirdēt, ko Kristus saka, ko nozīmē debesu valstība, gan tagad, gan arī nākotnē. Bet varbūt to domu nedaudz paplašinām. Kas tajā 14. pantā ir tie klaigātāji? Tie ir tādi, kas tā kā šaubas sēja un tās domāti tie Dieva pretinieki, kas nevēlās, ka šeit būtu Dieva valstība, bet ka viņi tādi valstības pretinieki. Es domāju, ka viņi ir tāda veida cilvēks, tāda daļa, kas necieš Kristu par valdnieku, kad viņi nepieņem Kristus ne principus, ne viņa pazemību, ne viņa, kā mēs te lietojam, tā teicam, taisnību un vispār. Faktiski sanāk, ka Lūka ir tā kā iezīmējis jau šo te cilvēces situāciju, ka būs, noteikti. Ka Jēzus saka, pagaidām nekāda ķēniņa lieta vēl nenotiks, jūs tā kā esat mazliet pārpratuši, kā Aldis teica, ja? Man vēl būs jāiet prom, pirms man iecels par ķēniņu, bet kamēr es esmu prom, šeit būs noteikts darbošanās, un tur būs mani kalpi, kuriem es dodu savus uzdevumus, un būs arī tie, kas klaigās un teiks, ka mēs neko negribam, un var sakot, tāda situācija, kāda tā, faktiski ir šodien arī, ja? Pasaulē redzam. Ir tie, kas kalpo, un ir tie, kas saka, ka viņi negrib ne zināt Dievu, ne pazīt, vai ar savām dzīvēm, vai tiešos vārdos, vienalga kādā veidā. Labi, bet tagad pievērsīsim uzmanību šiem cilvēkiem, tiem palicējiem. Tur ir tādi 3 cilvēki. Katram, te gan laikam var saprast, ka ir vairāk šie cilvēki Lūkas evaņģēlijā, bet par 3 ir runa tad, kad ķēniņš jau kā, šis dišciltīgais kā ķēniņš atgriežas. Kas tie ir pa tādiem pienākumiem, kas viņiem tiek uzticēti? Ko viņš īsti iedod viņiem? Kā mums saprast šos te naudas gabals, kas viņiem tiek uzticēti? Vai viņš viņiem dod kaut kādu ticības kredītu, vai tas ir kaut kāds sākums kaut kādiem labiem darbiem, kurus viņš sagaida tad, kad viņš atgriezīsies? Kas tiem cilvēkiem, kas šeit ir ainoti ar tiem viņa kalpiem, īsti tiek uzticēts un no viņiem tiek sagaidīts? Kā jūs to saprotat? Katrā ziņā, ja mēs tā raugamies uz Kristus darbu un šeit ir zemes un arī viņa kalpiem, mācekļiem, tad viņš uzticēja arī šiem 12 mācekļiem un vēlāk arī 70 mācekļiem, kur tika izsūtīti par dažādām pilsētām, sludinot Dieva valstību un dažādos veidos palīdzot cilvēkiem saprast šīs valstības būtību. Un es saprotu, ka arī šie ainotie, šeit ir minēti 10, ja, arī pieder pie kunga nama, kur kalpo, kuriem ir uzdevums darboties. Un es redzu kaut kur arī šo līdzību arī ar mūsdienas draudzi, kalpiem, ar kalpošanu, ka Dievs arī uzticējis būt šajā pasaulē un darboties un strādāt. Tad tie tādi kaut kādi kalpošanas pienākumi te būs? Es domāju, ka tā ir tāda patiesība, kas ir visos svētajos rakstos, ka Dievs no savas puses, gan cilvēku radot jau Ādam, tā arī cilvēks, kuriem bija uzdevumi, viņš viņus ir apveltījis ar visu, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi savu dzīves, to misiju, savu dzīves uzdevumu viņi varētu veiksmīgi arī izpildīt. Un šī gadījumā tas ir ainots tādā varbūt uzcītiņas saimnieciski politiskā skatījumā, jo tas piemērs, es nezinu, viņš īsti mums atklās Dieva raksturus daudzveidību, bet vienkārši rāda to, ka Dievs tiešām ir Dievs, ka viņš dod, un dodot viņš arī dod spēju lietot. Tas tā interesanti. Viņš viņiem iedeva. Pēc tam, kad ķēniņš atgriezās, viņš skatījās, kas ir noticis. Tātad tur ir vēl spējas, kā cilvēks to novērtē, tās vērtības. Jā, jo tie augļi pēc tam, ka viņš atgriezās, ir ļoti atšķirīgi.
Daļēji atšķirīgi, jo katram tiek dots tā, kā acīm redzot, viņam tas ir paredzēts. Katram ir savs, piemēram, tam, kas tas 10 bija, viņš bija tik priecīgs, viņš ir tur redz, kas ir noticis. 10-kārtīgi tas gabals. Jā, tas man viss ir. Un 5-kārtīgi viņš arī bija priecīgs, viņš ir tur redz, tas arī strādā un tāda. Tā kā tās ir vērtības, tie ir dažādi veidi talanti. Pirmkārt, draudzē, mēs ļoti skaidri redzējām to, un arī redzam tagad, tas ir gardāvans vispirms jau, kuras tomēr nāk līdz evaņģēlijas sludināšanai, un kā mēs pret tām izturamies, kā mēs pret pašu Dievu garu izturamies. Kurš būtu tas brīdis, kurā mēs saņemam tās vērtības, kurā brīdī mēs iegūstam šo te naudas gabalu, kurš mums tiek uzticēts? Tā ir tāda lielā diskusija par to, kas ir gardāvans un kas ir talanti, vai ne, no spējas cilvēkam. Jā. Katrs ir saņēmis zināmas spējas šai pasaulē, gan dzīvot, gan vienam ir tādas. Un galvenais, ka mēs esam tādi, jā, kad ir tam ir tās spējas, kuras man ļoti vajadzīgas, lai es varu izdzīvot. Un ļoti iespējams, ka manā ir tās spējas, kuras tev vajadzīgas ir. Mēs tā esam izveidot, lai mēs citam būtu vajadzīgi. Un tas notiek ļoti plašā mērogā. Tā kā tās ir daudzveidīgās dāvanas. Tās var būt gan laiks, gan runas dāvana, gan darbība, gan nauda, gan vispārējais. Bet es domāju, ka mēs saprotam, ka tas gan ir gan talants, gan arī vienkārši garīga dāvana, kas var būt dot, vai ne? Tas ir diskusija. Varētu būt, ka tas ir vienkārši šis te cilvēciskais potenciāls, kas cilvēkam katram ir iedots, vai ne? No Dieva. Jo viņam piedzimstot, faktiski jau kaut kas viņam tiek iedots, un arī vēlāk viņam augot un nākot tuvāk Dievam, arvien jaunas spējas un jaunu potenciālu. Bet, ja tu ievēroji, ka debes valstība norisinās šeit. Jā. Visi tik gaida, tik nāks, jā. Bet Kristus izdara korekciju, viņš saka, pagaidi. Debes valstības nāk šeit un tepat uz vietas. Tāpēc arī parauglūkšana. Mūsu tēvs debesīs, mums ir tagad tēvs. Svētīts, lai top tās vārds, tas ir tagadējā attieksme pret viņu. Kā saka, lai nāk tavu valstība. Tātad es gaidu jau, man visa tā darbošanās šeit ir, lai tā valstība būtu, tas ir tavs prāts, lai notiek, kad debes viss. Akal, te patās tas viss attiecās. Tā kā interesanti, ka debes valstība Kristus skatījumā ir manā tagadējā žēlstības dzīve, kura mums tiek piešķirta ar visām spējām. Jā, bet tagad pievērsīsimies tam trešajam. Man viņa vienmēr cilvēciski ir ļoti žēl, jo viņš jau var neko kā slikti nav izdarījis. Varētu viņam pārmest, ja viņš būtu to grasi vai naudas gabalu notērējis, un teikt, piedod, apēdu viņu vai ne, iztērēju. Nopirku bērniem apģērbu vai kā, vai ne. Bet viņš ir noglabājis viņu un tagad viņš to atdod atpakaļ un tas sots tur tāds diezgan bargs, jā, cik var saprast ir. Un tad man rodas tāds cilvēcīgs jautājums, kāpēc vajadzēja tā ar viņu apieties? Ko šī līdzība īsti ar to grib teikt? Mēs redzam, ka Kristus jau vienmēr runā ar kādu nodomu. Un arī šajā līdzībā ir kāds nodoms un mācība. Un bieži vien mēs arī nepievēršam tik lielu uzmanību šiem veiksminiekiem vai veiksmes stāsta baroņiem, jā, tad pirmajam tam kalpam un otrajam, bet mums visvairāk saist uzmanību tieši šīs negatīvās pieredzes cilvēki, jā, kur ir kaut kādā veidā kļūdījušies. Tādi mēs esam, jā. Jā, mēs iztraucamies par to, kas ir brīdinājums un biedinājums. Jā, un ne jau pavēlti arī vecāki māca bērniem, jā, kaut kādā veidā izvairīties no gaidāmām nepatikšanām, ja tas ir iespējams, ne? Jā. Un arī, es domāju, Kristus arī ļoti savā sirsnībā, viņš te cenšas uzrunāt savus klausītājus, un arī Lūk rakstīs, lai mēs lasītāji varētu saklausīt šeit šo dziļas atziņas. Un mēs redzam, ka tas trešais vīrs, kurš ir noglabājis šos mantus Viedrautā, viņš arī pielicis ir kaut kādas pūles tomēr, jā, viņš ir domājis. Bet viņas nav bijušas tādas, kādas šīs augstmats gaidīja. Un te ir tā problēma, un problēma slēpjas šajās attiecībās ar šo augsto kungu. Jā. Viņš baidījās šis trešais kāds. 21. pants, jā. Es baidījos no tevis, jo tu esi bargs vīrs, tu ņem, ko neesi nolicis un pļauj, ko neesi ejis. Tieši tā. Jo viņš redz... Tas tāda diezgan apsūdzoša runa tāda. Viņš diezgan tā viņu pasaka acīs, ko viņš par viņu domā. Vai tā ir taisnība?
Un es domāju, ka šeit ir noticis viņam pārpratums. Jā. Ja mēs saprotam, ka Kristus daba ir tāda, ka viņš ir nācis, lai satiktu cilvēku, lai viņam palīdzētu, lai samīļot, lai svētītu. Jūs atcerieties, kur mātes atved pie Jēzus bērnus. Tātad mātes uztic savu dārgumu Jēzum. Nebaidās no viņa. Jā, tieši tā. Kristus ir tik daudz cilvēku dzīvēs ienes gaišumu un labestības, ja? Bet šis kalps viņā ieraug kaut ko ļoti ārprātīgi, kaut ko ļoti šausmīgi. Viņš to nav redzējis, bet ir pavisam kaut kādas lietas, kas nemaz nav īsti viņā redzams, saskatījis, ne? Te ir noticis kaut kāds pārpratums. Ja ir viņa kalps, tātad viņš zināja savu kungu. Ja, tātad viņam bija kaut kāda sasaista, vai ne? Jā. Ja, bet viņš ir kaut ko pārpratis un ļoti dramatiski pārpratis. Un no šī pārpratuma arī viņa rīcība tālākā izriet. Klausoties Aldīm un arī domājot līdzi, man tāda skumja doma ļoti ir, ka šis kalps sasaucās arī ar Jūdas. Tā saņēmās ar tām naudām tur pa savām, pārdeva savu kungu. Šis atkal tur norok to visu. Un patiesībā viņš viņu nesaprot. Viņš ir ļaundoma pārņemts un kaut ko viņš sasaucās ar tiem pret kungu, to grupējumu, kas tur sūtīja, ka mēs negribam, ka tu valdi pār mums. Patiesībā šis viens kalps arī, viņš it kā kalps skaitās, ja es saku, ka Jūdas it kā māceklis būt, bet viņš patiesībā ir pret. Un Kristus, vismaz tur priekš manis, jā, ir atklājis tādu lietu, kuru mēs katrs droši vien šo te raugu zinām laiku pa laikam, tad neapmierinātība Dievu, tāds rūgtums pret viņu. Par to, kāpēc Dievs tu tā un kāpēc tu ir šāds te. Jā, var gadīties, ka ir tie dzīves apstākļi un mūsu neveiksmes un sāpes un zaudējumi un vilšanās sevi un cilvēkos. Var gadīties, ka rodās sarūktinājums pret Dievu un varbūt tās lūkšana dzīve, kura nav tāda, kāda mēs gribējām prasījām. Bet te nu būtu ļoti labi likt tūlīt tās barjeru priekšā. Dievu nevainot. Nevainot tā, kā šis kalps darīja, jo būs kļūda. Tu Dievu nebūs pareizi sapratis. Tu viņam pierakstīs to, ko viņa ienaidnieki pierakst. Viņš tāds nav. Jā, bet šajā ziņā 27. pāns tomēr tad ir mulsinošs, jā, bet manus ienaidnieks, kur negribēja, ka es valdītu pār tiem, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Te atkal tā bilde mazliet mainās un varētu būt, ka tādam vienkāršam cilvēkam uz šo pāntu sakoncentrējās tā uzmanība, jo tā baidēšana ar elli un tādām lietām vai ne, ir darbojusies viduslaikos, un arī šodien cilvēki nav nejūtīgi pret tādiem apgalvojumiem. Bieži vien arī šie iespaidi no Dieva nāk no mūsu ģimenēm. Jo kādi ir bijuši vecāki, ja viņi ir bijuši despotiski, vardarbīgi, līdz ar to tad mūsu priekšstat arī par Dievu ir kaut kur līdzīgi. Jo mēs šos iespējas gūstam no cilvēkiem. Ne? Jā. Un tas ir dramatiski. Es varbūt mazliet tā atgriežos atpakaļ pie šī momenta, kad šis kalps noslēpa, to nolika sviedrautā šo mantu. Praktiski tās ir tās bailes, kas viņu paralizēja kaut ko darīt. Viņš nebija radošs, viņš pat arī nesūdzās, ka viņam pa maz būtu iedots. Ja? Viņš arī nesūdzās par apstākļiem, kādos viņš ir nokļuvis. Bet viņa priekšstati par Dievu ir tie, kas liek tādā veidā reaģēt. Un man liekas, ka tas ir drausmīgi. Ja? Kad arī, bieži vien arī mēs jau paši sajūtam, ka bailes mūs paralizē. Mēs nevaram pieņemt kaut kāds lēmums, svarīgs lēmums dzīvē. Mēs kaut kur vienmēr gribam slēpties aiz kāda muguras, lai kāds cits pieņem lēmumu. Un es saskatu, kad mēs varam piedzīvot arī atklāsmi par Dievu, ieraudzīt Dievu citādā gaismā, un tas arī izmaina mūsu attieksmi.
Un tas pie mums var notikt brīnumainā kārtā. Cik labi, ka mainās tas priekšstats par Dievu. Ir tā, kā tu saki, tas pēdējais pants iedvež baismu sajūtu. Bet, kā vai tagad tu atrisini? Pirms es varu teikt, kā es viņu atrisināju. Jā. Pašā līdzībā es redzu, ka tur ir tāda attīstība. Un kad viņš tas bagātnieks aiziet, tagad viņš ir ķēniņš, ja viņam ir papildus it kā tiesības un vāri, ka viņš atnāca atpakaļ. Es viņā redzu ļoti lielu pretstatu bezatbildībai. Ja tas pēdējais, trešais ir tomēr bezatbildīgs. Viņš nenes to atbildību, kas viņam kā kalpam bija jānes, tad pats karalis ir atbildīgs. Un viņš visur ievēc skaidrību un kārtību. Un Dieva šī pēdējais vārds, ko viņš sacīs, pat praviešos ir tas skaistais teiciens, ļaunums vairs otrais necelsies. Visas asaras tiks nožāvēts, sāpju vairs nebūs. Šī gadījumā te nav runa par despotisku tādu iznīcinātāju, bet par atbildīgu valdnieku, kurš savā valstībā ievedīs pilnīgu atbildības pilnu kārtību, ja tie, kas bija atbildīgi kalpi, viņi izdarīs savu. Un šī ļaundabīgā bezatbildība un vispārībā bezatbildība kā tāda vairs nespēs jaukt to karalisti, kas viņam ir, bet tur būs visi savās vietās un būs mesiāniskā valsts. Jā, paldies. Laikam jau arī ir vietā vienmēr atcerēties, kad mēs pārunājam līdzības, ja, kad tās mēs saprotam, ka te ir visādi simboli un pēkšņi to pēdējo pantu mēs arī gribam uzreiz pateikt, tur tas tā burtiski tagad, ja, varbūt, ka paliekam pie tā, ka tā ir līdzība, ja, kur varbūt pat ir izmantot tajā laikā laicīgi piemēri. Ja? Laicīgi piemēri. Tur kāds ķēniņš devās tieši prom. Tā bija, Lūkas laikā tas tur bija, ja, zināms, pat notikums. Jā, tieši ar Heroda lielā dzīvi arī viņš 40. gadā devās uz Romu, lai saņemtu Judejā, valdniekā Judejā un arī viņa dēlu tieši. Jā, tagad tas Lūkam bija tāda situācija un tāda politiskā šī brīža tāda labi zināma. Un viņš uz tā bāzes veido tādu... Es domāju, ka Lūkas nebija Kristus. Jā, Lūka, es domāju, vairāk kā vēsturniekam tā bija tāda svarīga detaļa, ko viņš noteikti nolēma iekļaut. Un tāpēc varbūt arī viss tas līdzības stāsts mums uzreiz ir jāuztver kā līdzība, ja? Nevis atsevišķas detaļas mēs sākam izdiskutēt ļoti burtiski. Jā. Tas varētu palīdzēt, bet man šķiet, ka diemžēl mums laiks ir beidzies, ka mēs nonācam pie tādas ļoti labas atziņas. Pie tās, ka šie te naudas gabali un viss tā darbošanās ap tiem ir faktiski runa par to atbildību un, tu teici, un bezatbildību. Un tā varētu arī teikt, ka šī līdzība ir par šo te cilvēka atbildību, cilvēka priekšā, cilvēciskumu priekšā, Dievu priekšā, un arī cilvēka, kurš šo dzīvi dzīvo uz šīs zemes bezatbildību. Dievu priekšā un arī citu cilvēku priekšā. Un tā līdzība parāda ļoti spilgti un ļoti ietekmīgi to, ka tie ir divi ceļi un tie ir pilnīgi pretēji rezultāti. Vienam rezultātam beigās ir prieks par to, ka ir bijusi augļi un ir prieks tikties ar saimnieku un līdzdalīt savu prieku viņam, bet otrs nespēja neko citu pateikt, kā tikai galīgi tādas ļaunas vārdas, kas ir viņu droši vien dzīve arī grauzušas un viss varbūt viņu to izturēšanos lielā mērā noteikušas. Jā. Labi, paldies jums par šo sarunu. Atgādināšu, ka nākošajā raidījumā mēs turpināsim pārunāt kādu tekstu, kas ir ļoti līdzīgs šim Lūkas evaņģēlija tekstam, kas ir uzrakstīts Mateja evaņģēlijā. Bet tas jau būs nākošreiz. Šajā reizē es saku paldies mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos. Un arī mācītājiem Aldim Zēmelim. Visu labu. Mani sauc Girds Rozners. Paldies, ka skatījāties un klausījāties mūs. Sekojiet mums līdzi turpmāk. Esiet ar mums arī nākošajā reizē. Visu labu. Pateicamies par kopā pavadītajiem brīžiem. Un, ja jums patika šis raidījums, spiediet patīk
Un arī zemāk jūs varat uzrakstīt komentāru vai savas idejas. Un mēs priecāsimies, ja arī ieteiksiet šos raidījumus saviem draugiem sociālajos tīklos. Uz satikšanos turpmāk!